знаете, у одного сила характера есть, у другого ее нет. Во-первых, потому что один легче поддается каким-то соблазнам, другой может отказаться от всего. А в-третьих, просто бывает такая граница, когда человеку уже становится все равно, если ему никто не помогает, и он плюет, махает рукой и идет по наклону и падает вниз. Потому что zacīpīties не за что, чтобы остановиться. Valsts probācijas dienestā dažus gadus atpakaļ ir izveidots projekts jaunu risinājumu bijušo ieslodzīto nodarbinātības risināšanai. Tas ir Eiropas struktūra fondu IQAL projektu ietvaros. Es domāju, ka Eiropas struktūra fondi ir palīdzējuši Latvijas valstī ievirzīt šo jautājumu tādās sliedēs, ka mūsu valsts, mūsu valdība ir pievērsusies šim jautājumam, es domāju, ka ļoti nopietni. Valstīm šie cilvēki nav pārāk vajadzīgi. Un nav motivācija cilvēkiem. Priekš kā viņš grib iet strādāt, un kāpēc viņš grib iet strādāt. Ja viņš atbrīvojas un ja viņam nekā nav, viņam piedāvā kaut kādas tur pāris latu un nekādas citas iespējas, ir daudzi tie, kuri atgriežas ielā atpakaļ. Man māsai ir firma, un es zinu, ka tādā ziņā man darbs nodrošināts. Kā arī, teiksim, iespēja robežās, cik tiek šeit piedāvāts, es mācos, un tā kā, arī pašnācības ceļā mācos, un tā kā, es zinu, ka darbs būs. Manas darba iespējas, es nezinu, es tagad tālmācībā grāmatvedību mācos, pabeidzu jau vienu kursu, jau pamats, un tagad kā praktisko grāmatvedību. Es domāju, ka izejot ārā, man būs iespēja klātienē nokārtot eksāmenus, saņemt certifikātus. Es domāju, ka kaut kas varbūt būs saistīts ar to arī. Vispirms, kad es iznāku šādai, galvenais man nostabilizēt savu dzīvi. Man dzīvesvieta, protams, ir, man ģimenes apstākļi ir ļoti labi, bet pēc tam es iešu mācīties tālāk 12 klašu izglītību, ārvaldes skolu, angļu valoda, darbs un tad projām uz ārzemēm. Sākumā, es nezinu. Tāda celtniecībā noteikti sākumā. Man gribētu, kādas būs iespējas kaut kur strādāt. Varbūt менеджерс. Kāpēc gan ne? Если бы, например, у меня была бы собственная фирма, да, вот положа руку на сердце, не взяла бы к себе работать человека, который был в тюремном заключении. Вот не взяла бы. А чего? А вот не знаю, вот, наверное, какое-то недоверие. Хотя сейчас нахожусь в такой же ситуации, что, по выходу куда-то и, а некуда, а вот потому что вот так. Стараюсь какое-то свое дело открыть, чтобы, не знаю, как-то зависеть от самого себя. Cilvēki ir neapjēdzi sevišķi jaunieši, ka dzīve aiziet. Es esmu redzējis tāds, vai nekas, es sāku darbu, viņi bija jauni, un tad viņi ir miruši, vai arī te atnāk jau mana gada gājuma, bet viņš jau ir, viņam vēl plus 20 gadu var dot klāt. Viņš ir visu savu dzīvi notralinājis un ir cietumā. Brīvībā viņš dzīvo dzerdams, lieto narkotikas, te viņš atpūšās. Tādā veidā. To es redzu. Cilvēki ir, kas sākumā ir bijuši, vai ne jaunībā, te traki un dūli bijuši, tad atnāk, kad sāk tāda dzīves pieredze rasties, tad viņš tāds gudāks sāk palikt, jau saprot, kad viņam kaut kas ir jāapgūst. Bet tas jau, atvainojiet, autobus ir aizgājis, jau, kā saka, tā dzīve, viņam grūti sasmelt, izlietot.
cietumā, apmācas centīgāk. Kā kuriozu varbūt var minēt to, ka pirmā grupa, ko mēs mācījām cietumā, viņiem ir mazāk literatūra, pieejama mācību literatūra, un atstājot viņiem uz nedēļu rasēšanas grāmatu, A4 formātu, apmēram 150 lapas puses, viņi pa to nedēļu izrādās, viņi bija pārzīmējuši tā kā viduslaika mūki. Tur nav ko piebilst. Šī nodarbība būs par pašvaldībām kā tādām un par dzīvesveidu deklarēšanu. Ja? Kas ir dzīvesveidu deklarēšana, kāpēc viņa vajadzīga un tā tālāk. Kas ir pateikt, kas ir pašvaldība? Tur, kur ir doma, ja, tā ir pašvaldības vadība. Tur, kur doma? Nu, tur, kur ir doma, padoma. Pagastos padomas. Galvenais mums pasniedz tādas nodarbības, ja, kur nav nemaz neviena grama taisnības, ja, priekš kā mums tas būtu, piemēram, jādzird. Pat priekš kā mēs? Es nezinu. Ja mēs zinām, ja tu tagad mums šitos, mēs visi zinām šito, bet mums tas neinteresē tikai tāpēc, ka nekādas palīdzības nav. Люди, если бы мы были по отдельности, многие бы уже из нас упали и пропали бы. А здесь уже как-то так... Это не маленькая, это большая польза, потому что, ну, во-первых, я здесь мало. Те, которые, когда только начинался проект, нормальным образом живут. Вот передо мной Николай, Олег снимался. Человек устроился на работу, нашел женщину, налаживается жизнь. До этого он тоже неоднократно освобождался. И когда вообще негде было ночевать, проходило какое-то время, неделя, месяц, он попадал опять в тюрьму. Вообще меня поразило, во-первых, скажем то, что впервые я реально ощутил помощь государства какую-то, да. А с работой мне, в принципе, помогла пробация. Вот там тоже есть девушка, которая со мной работала, и она мне как-то предложила фирму, датскую фирму пойти. Значит, там набирали сварщиков, да. Ну, поначалу я туда позвонил, значит, мне сказали, во сколько подъехать, я подъехал, и меня, в принципе, взяли там, да. Es domāju, ka šeit ir tas starposms, kur mēs šobrīd esam, kur mēs atrodamies, ja. Jo, ja cilvēki apkārt saka, ir šī atbilde, ja viņš ir labojies, tātad iznākot no ieslodzījuma, ir jābūt kaut kādam laika periodam, kaut kādam posmam, kur cilvēks ir parādījis, ka tā viņa vērtības sistēma ir izmainījusies, ja, kad viņa vērtības ir kļuvušas savādākas un ir jābūt tāda kaut kādiem kritērijiem. Pēc kā es varu pateikt, labojies, nelabojies, nu, smukāk frizūru uztaisījis, ar zilumiem nestaigā. Nu, ir kaut kādas lietas, ja, pēc kā novērtēt. Un te es domāju, tiem cilvēkiem, kas nav, piemēram, rehabilitācijas centrā, kas ir probācijas klienti vai kas varbūt arī nav probācijas klienti, kas ir atbrīvojušies no ieslodzījuma, mainījuši varbūt dzīvesvietu, ir aizgājuši tur, kur viņus nepazīst, kur nezina, ka viņi ir bijuši ieslodzījumā. Protams, tikai ar savu dzīvesveidu un ar kaut kādu laikam jāpiet. Ja cilvēks reizi no ieslodzījuma vietas, tas jau nenozīmē, ka viņš ir aprakts un viņam vairs nevar dot dzīvē iespēju, jo katram cilvēkam iespēja dzīvē ir jādod. Tā kā šodien, teiksim, ja, atbrīvojoties cilvēks no ieslodzījuma, pastāst darbu. Faktiski jau, nu kā, firmās aiziet, no cietuma, nu labi, atnāc varbūt vēlāk, nu, uzreiz visādas atrunas, viss. Un cilvēks pie kā nonāk beigās, viņam nav izējas, viņš iet, nu, faktiski sabiedrība pati iedzen atpakaļ cietumā, jo viņam nav iespējas, cilvēkam ir jādzīvot. Jā, es redzēju, atnāca pie manis, es redzēju, ka, nu, ir bijusi ieslodzījumā. Man tas personīgi netraucē. Es labprāt palīdzēšu. Ja nāks vēl kādu, vienalga, es paņemšu darbā, nodrošināšu. Ja cilvēks pats grib, viņš strādās. Un tā kā es par Svetlānu es nevaru sūdzēties.
ļoti labi strādā. Nu, es jau pats ar tur esmu bijis. Tas tur nav noslēpums. Atbrīvojos, atbraucu uz Liepāju pats. Vispār neesmu liepājnieks. Nu, un ar sievu nopirkām firmu, uztaisījām. Nu, firma jauna vēl, var teikt, pusgadu tikai. Bet, nu, uz priekšu iet. Ilgu ciemā ir un Brasas cietumā ir šūšana. Nu, mēs domājam Jelgavā, Pārlielums cietumā. Vienkārši radīt tur darba vietas, lai cilvēki, kuri grib, viņi var iemācīties, viņi var strādāt, izejot ārā, viņiem tiks ar, ja teiksim, tur būs vai no Tukuma vai no Liepājas šeit, ja būs, teiksim, darbā cietumā strādās liepājnieki, es viņam nodrošināšu arī brīvībā darbu. Tas jau var būs viņam, plus viņš tur ir iemācījies strādāt, viņš izejot ārā, viņam nav jāiet nekur apkārt, viņš var nākt un strādāt. Man ir pazīstam viens puisīts, kurš no Strautiņiem iznāca, un tagad tirgo ar zemenēm. Un var uzticēties, tēvs un māte bija atteikušies, viņi paņēma mana meitu, un tik tiešām cepurnu. Tāpēc, kad ir dzirdēts, vai nekādi viņi ir, ka viņi ir visādi negodīgi un netaisnīgi, vai ne? Ir taču tā. Ir. Varbūt. Attiecībā, par ko apcietināts, par ko es cietumā sēdējis. Par zādzību varbūt tās būtu tādi. Ir tā kā negadījums, avārija, kas izraisīs. Kādu ne? Slepkavs ir ne. Ja es uzskatu vispār, ja ir vairāk kārtīgi, ka tiem nav sabiedrībā vietas. Ангелов среди нас нет. Ну, могу по отношению к себе просто сказать, конечно, я не ангел. Я сотворил столько плохого, что, конечно, это все. Но что я хочу сказать, что срок я получил, я его отсидел. От звонка до звонка я отсидел последний срок. Сегодня освобождается женщина, которая отсидела 10 лет. Мы с ней вместе работали, мы были напарницами, сменщицами в кочегарке. И сегодня я еду к 7 утра, чтобы ее встретить, потому что этот человек отсидел 10 лет. Родных у нее нет. Вернее, есть у нее дети, которые с ней не поддерживали отношения все 10 лет. Конечно, социальные связи все прерваны за 10 лет. Ну и знакомых-то у нее не осталось, только те, кто с ней отбывал срок наказания. Поэтому я считаю нужным поехать встретить и хотя бы до вокзала провести человека. Потому что человек за 10 лет, естественно, я за 2-3 года могу не узнать города. Когда человек 10 лет отсидел, ему уже тяжело. Тем более у нее друг Код Бакс, она будет с ним освобождаться.